Es esmu Māvete no Londonas Latviešu skolas, un es gribētu pastāstīt, kā Londonas Latviešu skola atbalsta Giving for Latviju. Es domāju, ka tie varētu būt kādi pēdējie 5 gadi, kad Londonas Latviešu skola aktīvi piedalās atbalstot Giving for Latviju. Kā tas izpaužās? Skoliņa ir tā, kas dod informāciju, kur izplata informāciju vecākiem vai citām ģimenēm, kuras vēlās materiāli ziedot šai organizācijai. Kā tas notiekās? Mums ir 2 skolas reizes, pārsvarā tas notiek 2 skolas reizēs, kad vecāki ir sanesuši savas mantas drēbes, kuras viņi ir ziedot krīzes centriem, jo tā sajūta ir tāda, ka tikpat labi varētu aiznest šeit uz labdarības veikaliem, bet kāpēc lai to nedarītu priekš Latvijas? Un ir ļoti jau patīkam, ka tā ir iestrādāsies kā tradīcija, kad vecāki jau sākoties mācību gadam vienkārši jau jautā, vai šajā gadā arī būs iespēja ziedot Latvijas krīzes centriem, kad viņi jau ir sakrājuši maisiņos mantas un tā tālāk. Tā ir šī viena lieta, ko mēs darām, tātad, ka mēs izplatām informāciju, kuros datumos ir iespējams šīs lietas ziedot. Nākošā lieta ir, kā skoliņa iesaistās, tie ir vecāki bijuši, jo ir jāatrod vieta, kur šīs mantas vispār varētu glabāt, jo Daugavas vanagos šeit nav tik daudz vietas, līdz ar to ir jāatrod, vai tā ir māja, vai tā ir kādiem cilvēkiem bērniņi, vai tā ir kāda istaba, kur varētu šīs mantas atstāt, jo, kā bija minēts, tie bija 800 kg, tātad līdz ar to tā ir daudz vietas aizņēma. Tātad tā ir atkal otra lieta, jāatrod ir vieta, kur tas ir, un paldies skolas vecākiem, kas atbalsta un kas to dara. Nākošā pēc tam ir jāatrod cilvēki, kas varētu šīs mantas vest, un tā ir atkal bijusi kolosāli vecāki, kas to dara, vai tas ir skolas laikā, ka kāds cits pieskatīs bērnus, lai viņi to varētu izdarīt, lai varētu vairāk šīs stūres izdarīt. Tā ir atkal viena, un tad, kad jau ir nolikts šis datums, kad zinu, uz kuru laiku vajadzēs uz lidmašīnu gādāt, tad ir šī pakošanās, un tad ir atkal jāatrod šis stūrīts, kurā vietā ko to varēs darīt, un atkal ir fantastiski, kā vecāki ar kādu atbalstu, kā viņi to dara, kā viņi savā brīvajā laikā nāk un lai sapako, gan saraksta. Es domāju, ka tas ir tādā veidā mēs atbalstām.